sauc Edmunds Jansons, un es esmu animācijas filmu režisors, ilustrators un pasniedzējs. Es esmu Kristīna Zvirbule, animātore, strādāju studijā Automāti, un šobrīd cenšos debitēt režijā. Putni jau ir visur. Tur viņiem kaut kur sastopies. Bērnībā tāpat likām barotā un skatījāmies. Ar vienu jau ir interesi kaut kā. Man arī droši vien varētu teikt, ka viņi klātesoši vienmēr bijuši, bet varbūt tāda pastiprināta interese man radās caur zīmēšanu, caur kaut kādu putnu zīmēšanu, putnu vērošanu caur zīmēšanu. Varbūt tie impulsi tā kā ir pa laikam kaut kur no dažādiem punktiem ienāk. Tāds tūs un brīnišķīgs autors Edvards Līrs, limeriku rakstītājs, tāds paradoxāli vārsmu autors, bet izrādās, ka viņš ir sācis nevis kā dzejnieks, bet kā ilustrators, kā putnu zīmētājs un ļoti aktīvi piedalījies vairāku zinātnisku izdevumu veidošanā. Un arī tos savus dzīvojumus viņš ilustrē, man ļoti patīk tas viņa stils, un es sāku pētīt, ko viņš darīs ar tiem putniem un kāpēc. Un tas bija tāds viens impulss. Un man liekas, ka tā putnu zīmēšana deva arī kaut kādu vispār izpratni par zīmēšanu. Man vienmēr liekas interesanti, kāpēc putnu albumos viņu zīmē, nevis fotografē. Taču fotografija daudz precīzāk, kāpēc jāzīmē. Un tad es sapratu to, ko es varu attiecināt arī uz jebkuru citu zīmēšanu, ka mēs zīmējam to, ko mēs zinām, nevis to, ko mēs redzam. Ja mēs zinām par šo putnu vai par jebko, tad mēs to varam attēlot tajā zīmējumā. Tas ir kaut kā arī domāt kompozicionāli, domāt par saturu, par ilustrāciju. Tas man vienmēr liekas svarīgi atgādināt sev, ka zīmējumā mēs varam attēlot to, ko mēs zinām. Mēs varam parādīt arī to, kas ir otrajā neredzamajā pusē, pārnesot. Tad ir tādi precīzie putnu zīmētāji, bet man aizrāva arī daudz autori, kas brīnišķīgi stilizē zīmējumus. Tāds autors, kas arī kaut kā tādu stilistisku pavērsienu paši kaut kādā erdē, ir Čārlijs Harpers, kurš ļoti daudz ir zīmējis dabu, un arī vairāk tāds albums, bet viņam ļoti brīnišķīgi tāda putnu grāmatas, kurās viņš tādas brīžiem abstrakts, ļoti ģeometrisks, tādas augstas stilizācijas pakāpes putnu. Un tas man kaut kā visu laiku atgādināja, ka putni ir ļoti skaisti. Tas man tāds estētiski interesi par putniem. Bet tad ir putnu animācija. Kaut kādā ziņā taisa, ka daudzās mūsu filmās putni parādās. Vienā no pirmajām Pavasaris Vārnielām tur bija tādi viens pārnos frāzes, kur bija viņš tā halāja pēc tam. Viņš bezdalīgi slidinājās pa galvenīšu. Zēmu lido, lietus būs. Tad mums šķita, ka filmā būtu skaisti, ja tur būtu vanaks, kas planētu, kā tāds tēls poētisks. Un tad mēs sazinājāmies ar Māru Maskalānu, kurš bija, ir tāds plaši zināms putnu filmētājs. Vai varbūt pilsētā vanaki? Jā, varbūt. Un tas mums deva tādu kaut kādu arī tā bitu pa bitām tā interese par tiem putniem veidojās apkārt un nekas, ka... Bet, man varbūt tas visinteresantākais tiešām šī estētiskā kaut kāda bauda viņus vērot un pētīt. Dabā tad nevienmēr to spēj tādu piefiksēt viņu pietiekoši ātri. Un otrs elements ir kustība. Man patīk, kā putni kustā. Un tā kā animācija lielā mērā ir par kustību, par kustēšanos, tad tas arī kaut kā pievelk. Bija diplomdara filmas vecās starptautiskā tēva diena. Tas stāsts par putniņu. Viņam grūti notiek konkrēts sugu, viņš arī ļoti stilizēts. Bet tas, kas man visvairāk patīk, ir tas, kā viņš kustās, kā viņi var kustināt tādas
haptiskas, straujas, asas kustības, kas uzreiz iedod ļoti foršu to raksturu. Tāpēc tajā brīdī, kad bija piedāvājums iestāties ar labu biedrībā, es teicu kaut kā tādu prieku. Jā, mēs kopā iestājāmies, bet tas bija ļoti organiski. Inese Zandere ļoti aktīva. Mēs darbojamies studiju Atomā, un studiju kopā ar līderiem cik liels un maz, un jau 11 gadus, un tās mūsu sadzīve ir diezgan cieši kopā, un Inese ļoti aktīvi arī darbojās, bet kā, varētu teikt, patronē labu biedrību, un tas ir bijis jau gadiem cauri, tad tur kaut kādi vai kalendāri, vai kaut kādas mīkstās mantiņas pēkšņi, vai vēl kaut kas. Un tas, ka ir šāda biedrība, to mēs jau zinājām sen. Un tad bija tāds, tas bija piedāvājums par šiem te kursiem, ka viņus varētu apmeklēt un noklausīties. Tāds speciālais piedāvājums. Mūsu gadījumā tas ļoti labi sakrita, jo sākās pandēmija, mēs pārcēlāmies strādāt no mājām, no laukiem. Gan Kristīne, gan mēs ar Sabīnu, gan Mārtiņš Domiņš, un tas tāda Kurzemes piekrastes nākums. Un tad tie kursi bija online, un tas bija vienkārši ideāli. Tu noklausies, tu piefiksē, un tad tu izvēl ārā un tāds skatīties. Un tas liekas bija ļoti tāds patīkams arī rituāls, ka tie kursi reiz nedēļā, un tad es parasti mēģināju arī zīmēt viņus. Tas kaut kā veids, kā es varu nedaudz vieglāk atcerēties. Ja. Kad tu uzzīmē, tad tā piefiksēties. Ko tu iztaisno, tad viņa automātiski aiztaisās. Kristīne teica, ka Andris bija iedvesmojošs, man bija arī biedējošs. Tāpēc, ka tu saproti, ka tas kaut kāds kosmos. Kāds ir, jo īpaši pēc putnu dziesmu atpazīšanas. Jā, Ko, kā? Tur ir sakmet ar putnu dziesmas, tas ne. Mēs vairāk uz vizuālu tomēr. Īsas frāzītes. Un šis ir tas tārkšķis. Ja jūs sadzirdat to tārkšķi, tad ir viss skaidrs. Bet, manuprāt, tas ir iedot kaut kādu tādu ļoti svarīgu atziņu. Tu saproti, ka viss nav tik vienkārši, ka viss nav tikai tur čiv, ja? Ka tu saproti, cik tā gradācija un cik liela ir tā daudzveidība. Un tas jau veido kaut kādu sajūtu, ka pasaule kā tāda ir ļoti bagāts un daudzveidīga. Ko es esmu piefiksējusi, kad viens ir, ka tu redzi to putnu dabā un kādam to pasaka, ka tu esi redzējis, bet tas tomēr nestrādā. Ir svarīgi, ka tu viņu vari kaut kā nofotografēt, kaut vai ar telefonu, jo tikai tad tu vari pierādīt, ko tu esi redzējis. Jo aizēji mājās, un liekas, visu tas saprats, tur spārniņus izpētīs, knābīt, un tu patver grāmatu un vienkārši pie trešā putna, ka tu vairs nezini, ko tu redzēji. Tas ir interesants arī, jā, tiešām novērojams no tā, ka tu saproti, cik tāda interesanta pieredze, jo tad, kad mēs vienkārši dzīvojam, skatāmies, vērojam kaut ko, ieraugam un saprotam, tad liekas, ka mums ir tiešām viss skaidrs, ka mēs visu pamanījām. Tajā brīdī, kad tev ir, redz, kur putns, tā, liels, mazs, astes, spārnu forma. Un tad tu mēģini šo informāciju sevī kaut kā paturēt, un tad atrast, un saproti, cik ļoti tāda iluzora ir tā mūsu priekšstats par īstenību. Kad liekas, ka tu redzēji, bet patiesībā tu neko neredzēji. Es gūju priekšstatu par grupām un par kaut kādiem principiem, pēc kā tu vari mēģināt. Es guvu nojēgu, ka kāja tur nav tikai viena kāja, bet ka viņi ir pirmā gada kāja, otrā gada kāja, trešā gada kāja. Ja tas vienmēr būs savādāk un es tā, bet ir patīkami zināt, ka ir kaut kas, es tā domāju, varbūt, kad būs vairāk laika. Es varētu vēlreiz atgriezties, un es arī šos pieredzes saglabāju. Laikams, tā kā tiešām nedaudz atgriežos, bet
teikt, ka tam tomēr ir jābūt tādam konstantam procesam, tā nevar vienreiz noklausīties un jā, viss zinu, bet kā tāds impulss un kā kaut kāda tāda tāds fundaments vispār sapratnē par ontoloģiju, manuprāt, ļoti vērtīgi. Vēl tie jau ir tie cilvēki, kas iet pa 3 un 4 reizēm uz tiem kursiem. Esmu sapratusi, ka jā, tas var būt. Jo tu tā kā sākumā saproti ka tur ir baigā bagātība un tik tu skatīsies un viss zinās. Un, protams, ka tu nevari zināt no vienas lekcijas vai no 10, un tagad viss tur klāst. Domāju, ka viņi bija ļoti optimāli un tas formāts bija, manuprāt, ļoti saprotams un tie jau ir kursi, tā kā tas jau nav tāds pētījums, ja kurā paņem vienu to tēmu, tur gadu to pēt, viņš jau iedod pārskatu par to, kas tas vispār ir. Un tad tu pats tiešām var sākt fokusēties vai izvēlēties kaut ko vienu un tad to padziļināt. Droši vien sev jāatbild jautājumu, kāpēc un ko tu ar to darīsi, vai tu tā kā kļūst par tādu pētnieku, vai tas ir tāds hobijs, vai tas ir vienkārši tev informācija dzīvei. Droši vien, tas ir ļoti individuāli. Katrs atbild sev, kāpēc viņš to vispār izvēlās. Un tad atbilstoši šī atbildē arī rīkojās. Man tas pavēra kā plašāku to pasauli. Es tāpat dzīvoju vasarās laukos. Vīrs iet no rītiem zvejot uz jūru, mēs agri ceļamies, un tad es aizēju ar binokli, un man pavarās pilnīgi cita ainava. Nekā, kad es vienkārši skatījos putnus kā putnus, tagad es jau mēģinu tur saprast, kas tas ir. Un vēl tā WhatsApp grupa, kurā var ielikt bildi, un tad uzzināt no gudrākiem cilvēkiem, ko tad tur esi ieraudzījis, ja tu nevari atrast grāmatā vai slinkums meklēt. Man laikam patīk, ka tu vari vienkārši aizmirsties no visa. Liekas, es tikai drusciņi aiziešu ar fotoaparātu, tur noiešu gar to krūmiņu, tur dzied tas ķauķīts, un tad tu pa visām varēji mēģini nofotografēt. Gandrīz neiespējami to putniņu, tu tur sēdi un tu beigās secini, ka 4 stundas ir pagājušas nemanot, sēžot kaut kādā krūmā, karstumā, mēģinot nofotografēt. Tas man laikam patīk. To varētu nosaukt vienkārši par iespēju vērot. Kad tu skaties, un tas jau nav tā, ka tu tikai putni pamani, tad tu pamani tur vēl kaut ko, tu pamani. Kas sāk ziedēt, kā vējš uzvedās, kā koku uzvedās, kā kāds dzīvnieks. Tas tāds komplekss, tiešām tāda vērošana un būšana dabā. Jā, manā gadījumā nav tā speciāli, tagad es ceļos un tagad es iešu. Ir bijuši gadījumi, kad mēs esam devušies agrējās rīta uz ķemēru fūru, kas bija ļoti brīnišķīgs pasākums. Varbūt tieši tās ekskursijas arī pietrūkst. Gribētos vēl tādu, kaut kur izbraukt. Jā, tas bija tāds. Andris tur saka, dzirdat tur tas un tas un tāds. Tiešām. Jā, jau viens ir, kad tev no grāmatas to izstāst, tu saproti, kas ir ļoti labi, tur arī ir video un tā, bet tad, kad tu dabā tiešām nonāc, tas bija visvērtīgākais stāsts. Bet, tajā, tā individuāli es nedodos tieši tādās putnu vērošanas pastaigā, bet ejot pastaigā, tu paņem līdz binokli ar domu, ja iegūst, tad to pavēros. Un tas rada tādu citu attieksmi pret realitāti, tā kā vērojumi. Es vienkārši tur tev paslīd garām, bet pievērš viņu uzmanību. Es kaut kā man šķiet, ka viņus vērojot, kaut vai, piemēram, tur bezdelīgas, kas tur būtu vistuvāk tev var būt pie tāds ikdienas novērojama tas objekts, un tad kaut kā skaties arī tas, kā viņi dzīvo, kā viņi attieksmi pret dzīvi un pret nāvi. Un tās ir kaut kādas tādas fundamentālas atskārsmes, kā tu to skaties, un tas tev dod arī kaut kādu vēl vienu citu skatu punktu, domājot par savu dzīvi un nāvi. Te ir, te nav, kā viņi attiecās pret to, un es domāju, par kaut kādiem mazuļiem, kas izkrīt un aiziet bojā, tad tu tur mēģini kaut ko glābt, bet
tā ir cita tā realitāte. Es nezinu, vai tas ir atbildes to, kas ir skaists putns, bet tā viņu dabas attieksme pret dzīvi atšķirībā pret mūsu attieksmi pret dzīvi un tā mūsu nemitīgā sevis likšana centrā, pasaules centrā, tas attiecās arī uz visiem šiem mežiem un ģeneratoriem un tā tālāk. Man liekas, ka tas putni ka putns mums ar kaut ko drusciņi iemācīts ar to, kā viņš tam dzīvo. Un tad vēl viena tāda kā par to skaistumu, bet tāda iekšēja sajūta, mēs sakām, brīvs kā putns, tur. Bet man īsteninoši sajūta, kad es skatos uz tiem putņiem, kas tur kaut kur vējā, tur mēģina noturties uz tā zara, kas tur mētājās šitās, domāju, ja man tā būtu jāpavada savu dzīvi, tajā lidojumā un tā skatoties uz pasauli, nevarētu. Tāds pilnīgs individuāls. Man nav bail no augstuma, bet no tās kaut kādas sajūtas, ka tev nav kur piemesties. Tā ir tāda, varbūt, ka skaists sajūtas. Varbūt tas, ka pietrūk zināšana, un ka tu redzi, un tu nesaproti, kas tas ir, un tad tu esi aizgājis, piemēram, uz jūru tikai ar binoklu, un tev nav ne telefona, ne fotoaparāta, un tu redzi kaut ko, ko tu nesaproti, kas tas tagad ir atlidojis, un tad tu nezini, kā to piefiksēt savu galvā, lai saprastu, kas tas ir. Tas man laikam kaitina. Jā, droši vien, ka šī vilšanās ir, bet tieši savas kaut kādas ierobežotības, ka saprot, tikko bija nepaspēju un nesapratu, nezinu. Es esmu skrējus uz mājām pēc fotoaparāta, jo, piemēram, no rīta aizēju un uzkāpēju kāpā un ieraugu, ka tur tiešām ir kaut kas, es nezinu, atlidojis kaut kāds bars ar putniem, ko tu tagad pa visām varējām grib piefiksēt, un tad skrien uz mājām pēc fotoaparāta, un kamēr tu to dari, tad tomēr 2 kilometri un apturp un atpakaļ. Tikmēr jau nomainās vējš, un jūra ir pilnīgi cita, un putni vairs nav, un viss tāda vilšanās. Ja tas, jā, ir interesanti tā attieksme pret mirkli, tā kā tu redzi, un tad tev šķiet, ka tu mēģini pasaukt, satīkot, nāc re, kur tur ir. Sorry, tas ir mirklis. Tas arī kaut ko māca. Šī izpratne par dabas daudzveidību, ka viņi tādi ir, viņi ir svarīgi. Tas ir līdzīgi kā ar jebko. Tu vari nelasīt, neskatīties filmas, tev likās, es jau vienu redzēju, es zinu, kas tur nekā nav. Pagaidi, taču īsas, garas, žanriski atšķirīgas, autors, stilistiski laikmetu ziņā, tehnoloģijas ziņā. Tā daudzveidība ir milzīga. Lūdzu, tā ir tā dzīve. Tā putnu daudzveidība ir tieši par to pašu. Tas jau nav putns, tā kā tur ir. Un caur tiem putniem kaut kas arī tiek pateikts, kāpēc pēkšņi nav, kur palika. Vai kāpēc pēkšņi tagad tikai viens, vai tas kaut ko par kaut ko liecina, kaut ko stāst un ļauj mums redzēt to realitāti nedaudz savādāk. Un tas liekas, ka tā ir kaut kāda tāda tuvredzība un alkatība, ja runājam par kaut kādu meža izciršanu. Skaidrs, ka jebkurā situācijā ir kaut kāds dažādi mērogi, kā uz to var paskatīties. Citreiz varbūt liekas, kur koks un liksdiņi, bet varbūt, ka viņš tiek nocirsts tāpēc, ka tur ir kaut kāds lielāks plāns vai ko es nezinu, un es tur uzreiz vēršos un saku, tā jau nav, tam ir iemesls. Es nezinu visus tos procesus, bet kopumā, protams, man liekas, ka tas būtu skumji, ja tā Latvijas dabas daudzveidība tiktu nonevelēta līdz kaut kādam vienkārši pragmatiskam resursu iegūs skatījumam. Man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ka mums ka ir pagaidām vēl. Mums tur Užavas pusē taisās vēju parku uztaisīt, tad, protams, ka tā ornitoloģija jau tur visiem arī tiem vietējiem iestājās kā tāda, varbūt liela iespēja pretoties tam vēju parkam, jo tur tāpat laižās osas atpūsties Užavas upes tajā tur Leitecē un
tur jūras ērglis redzēts, un pat tie vietējie cilvēki, jo tur arī sāk aizvien vairāk vērot, lai tiešām varētu tad ziņot dabas datos, teikt, ka mums tur tāds putns un šitāds un cenšas pēc iespējas ieraudzīt kaut ko retāku, lai tikai varētu mazināt to, jo tur tiešām milzīgi to parku taisi jau būvēt, bet tagad jau man liekas, ka drusku kaut kas tur tiek jau, vismaz netik daudz tie ventilātori. Reizēm mūsu kaut kādi tie priekšstati ir ļoti impulsīvi, bet tāpēc, ka mums tur ierobežot zināšanas ir par to, bet ir cilvēki, kas to ir pētījuši un var pamatot un argumentēt, kāpēc, teiksim, ir jāsaglabā tas un kas būtu svarīgi un kas varbūt mazāk svarīgi. Un tā ir tomēr zinātniska darbošanās, un tas jau ir ilgstoši un datu vākšana, apkopošana, analizēšana, tas jau tomēr tas ir kaut kāds arguments. Jā, vai arī tad, ja, piemēram, ir tas viedoklis, ka kaut kur jau tas parks tāpat būs jābūvē, un iespējams, ka ar izslēgšanas metodu varbūt tieši, tad arī varbūt drusciņi tā kā ugunsdzēšamais aparāts nostrādā, ka tu esi bišķi pa daudz iekars un varbūt pārāk koncentrējies tikai uz savām interesēm. Man jau patīk smilšu tārtiņš, jo mums tur viņi dzīvo ļoti ir katru gadu. Un vienreiz bija tāds ar gredzenu, un tad es, lai pierādīju, es rakstīju dabas datos, ka es redzēju smilšu tārtiņu ar gredzenu. Man liekas, ka tas ir tas, kurš jau tur bija pirms gadiem nofotografēt, bet, lai es to pierādītu, man teica, ka vajag iesūtīt fotogrāfiju, kur redzams vismaz tas numurs, un tad es tur pavadīju kādu nedēļu, liekas, dzenoties tam tārtiņam pakaļ, jo nebija iespējams, viņi jau nav tik viegli to mazo kājiņu nofotografēt, lai redzētu kaut kādu numuru. Tad es laikam nezinu kaut kā, ja man iepatikās viņi ļoti. Pirmo reizi es redzēju, ka viņiem ir tā uzvedība tāda dīvaina, ka viņi tēlo, ka viņi ir slīmi, un tad izrādījās, ka viņiem tur ir kaut kur oliņas, un likās, ko viņi jāsargā. Ilgu laiku man bija mīļākais ceklu tūkus, bet es viņu tad nebiju redzējis dabā. Tas bija no strādājot vidusfilmu studijā, tur bija vairāk sižeti, un nekās cik skaisti, tomēr viņiem tas skaņas par tiem mazuļiem un tik eleganti. Tā no tādas pagalma ciemiņiem, laikam, pupuķis ir tāds, nevis tā, ka viņš tik greznis ir, tas tāds vienmēr, ja parādās, tad tas tāds dienas prieks. Man ir no stāvas, es varu pateikt, un vajag nopirkt binokli, un viss uzreiz paverās cita pasaule. Un vairāk nemaz neko nevajag. Tu vienkārši ieraugi to, ko tu neesi redzējis pirms tam. Visam vienkārši, tāda kā vērot. Vienkārši vēro, patiesībā jebkurā situācijā tu vari pievērst kaut kam uzmanību un vērot, un tu kaut ko ieraudzīs noteikti. Tas būs putns vai neputns. Un tas ir gan vērošana, kas arī no kursiem nāk, ka tā ir tā vērošana arī ar ausīm, ne tikai ar acīm, tu arī ieklausies, kas notiek. Un tad tu pēkšņi sadzied, jā, kā ar dzīvību. Man šķiet, ka tas, ka tā ir apziņai, ka mēs šeit neesam vienīgi un galvenie. Kaut kur jābūt mūsos konstanti iekšā. Savu tādu vērošanu, uzmanības pievēršanu kaut kam. Daudz kas var atklāties, ne tikai par putniem.